Labdien! Vispirms man jāsāk ar lielu paldies. Paldies jums par doto iespēju nokļūt uz Lielā Dzintara lielās skatuves. Tas nenotiek katru dienu. Bet man ir jāatrod arī vēl ar ko pārslēgt slaidus. Nu ko, 7 lielās izglītības idejas un vēl tā skaitā kompetenci pieeja. Bet ja pavisam nopietni, kolēģi, jūs ziniet, ir mirkļi, ka tad, kad es domāju par sevi izglītībā, es jūtos kā Forests Gumps. Vai jūs atceraties to filmu par Forestu Gumpu? Un Forests Gumps ļoti dīvainā kārtā nokļuva visos centrālajos notikumos. Kaut kā viņš pēkšņi bija tur, kur lietas notika. Un tad, kad es domāju par sevi izglītības sistēmā, un it īpaši no tā brīža, kad Latvija ir atguvusi neatkarību, tad es lieliski atceros, ka es biju tajā brīdī vidusskolā. Jūs atceraties, bija tāds mazs brītiņš, kad varēja nemācīties fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Es biju tas, kurš izbaudīja šo prieku. Pēc tam ļoti ātri izveidoja Rīgas pedagoģijas izglītības vadības augstskolu, par kuru tagad jūs zināt, kas tagad notiek. Bet es kaut kā trāpījos tieši tur pa vidu un bija tā man lieliskā iespēja tur mācīties. Kaut kā tā ir sanācis, ka visas tās reformas, par kurām ir teikts, ir bijušas manā dzīvē tieši esot skolā. Jo tajā brīdī, kad es 90. gadu vidū sāku strādāt kā sākumskolas skolotājs, tad faktiski visas tās reformas, par kurām šeit mums saka, ir daudzas bijušas un pārmaiņas, man parasti ir jautājums, vai ir kāds brīdis bijis, kad nav bijušas pārmaiņas. Jo man nav atmiņā tāda brīža, ka pārmaiņas nebūtu bijušas pie mums skolā. Un tieši tāpēc es kaut kādos mirkļos saku, kā Forests Gumps skrien cauri visam. Bet par ko šodien? Kas tad ir tās lielās idejas? Un no kurienes tās ir radušās? Britu zinātnieki saka, ka lielās idejas, tās ir idejas, kuru pamatā ir nozīmīgi koncepti, kuri un ietver arī noteiktus principus, noteikumus, un tās ir patiesi būtiski ietekmējušas izglītības procesu. Vēl vairāk, britu zinātnieki saka, ka tās ir idejas, kurām ir 5, 6 lieli raksturlielumi. Vispirms mēs varam teikt, ka tās patiesi ir būtiskas idejas. Tas nozīmē, ka tām ir patiešām bijusi liela ietekme vai koncepts, kuram ir bijusi ne tikai liela, bet arī paliekoša ietekme vēl joprojām. Bez tam, ja mēs paskatāmies, mēs sakām, ka tās ir atšķirīgas. Tās nav iespējams sajaukt ar citām. Vēl tās ir ar lielu ietekmi pēc būtības, jo tās ir transformējušas daudz ko izglītībā. Tās ir pielāgojamas. Ko nozīmē pielāgot? Tās var pārnest no vienas vietas uz otru. Un visbeidzot, jūs skaidri redzat, tās ir vienkāršas. Jo pielāgot, lai jūs varētu pielāgot dažādās vietās, tām ir jābūt vienkāršām un vienkārši saprotamām. Un ja no šejienes, tad es atļāvos izmantot 3 soļus šīs dienas sarunai ar jums. Vispirms runāt par 7 lielajām idejām pasaulē, bet tādu lielo ideju var būt arī ļoti daudz, un negluži nāves grēki, bet pēc būtības kaut kas ļoti nozīmīgs. Bet tad es atļaušos arī mazliet ieskatīties, kas ir bijušas, manuprāt, 7 lielās idejas Latvijā, un tad noslēgumā mēģināsim paraudzīties uz to, kas tad ir un kādā veidā ir saistīts ar kompetenci pieeju saistībā ar 7 lielajām idejām. Bet sāksim mēs ar 7 lielajām izglītības idejām pasaulē. Šobrīd, runājot par lielajām idejām, jūs varat redzēt grāmatu, kur šobrīd ir viena no pēdējām, kas ir izdota par šiem jautājumiem. Doktors Rasels Grigs ir publicējis grāmatu par 7 lielajām idejām,
kur viņš nevis runā tikai par 7, bet viņš runā par 12. Bet tas nav tas, par ko mēs šodien runāsim, bet mēs skarsim veselu virkni no šīm idejām. Un sāksim ar pirmo. Pirmā ideja ir izglītība. Redziet, mums ir ļoti visiem paveicies, ka mēs esam nokļuvuši un dzīvojam laikā, kurā mēs runājam par izglītību. Bet mums ir ļoti dažāda izpratne par to, kas ir izglītība. Pirms brīža jūs dzirdējāt vārdu mūža izglītība, jūs zināt skola, ja mēs zinām formāla izglītība, neformāla izglītība, interešu izglītība. Un tomēr šodienas pasaulē ar vārdu izglītība visvairāk saprot procesu, kurš ilgst mūža garumā, no piedzimšanas brīža līdz aiziešanai. Tas nozīmē, ka izglītība un skola, lai arī ir cieši saistītas, un tās, protams, nav iespējams atdalīt tādā ļoti tiešā veidā, tomēr tie ir divi dažādi jēdzieni, kas viens otru papildina. Un skola ir tikai daļa no izglītības. Otrs, kas attiecas uz izglītību, izglītība nav tikai intelektuālā attīstība, par kuru mēs dzirdējām šeit ļoti plaši šorīt no rīta. Mums kaut kā ir brīžiem piemirsies, ka izglītība ir kā minimums 5 lielu komponentu kopums. Pirmkārt, tā ir intelektuālā attīstība, otrkārt, tā ir sociālā attīstība, emocionālā attīstība, tā ir mūsu garīgā attīstība, un tā ir mūsu fiziskā attīstība. Un šīs 5 lielās jomas mūsu vidē, skolā parasti atklājas mācīšanas un audzināšanas darbā. Kāpēc es īpaši runāju par 5 jomām? Redziet, tad, kad mēs runājam par to, cik kvalitatīva ir izglītība, mēs ļoti plaši mēdzam teikt intelektuālā attīstība. Bet intelektuālā attīstība nav tas, pēc kā var mērīt to, ko dara skolā. Tas ir tikai viens no kritērijiem, par kuru var domāt, skatoties uz skolu. Ja mēs dzirdam, ka intelektuālā attīstība ir tik būtiska, tad šodienas vidē, es domāju, skaidri mums parāda un bērni, ar kuriem mēs sastopamies, cik liela nozīme patiesībā ir audzināšanas jautājumiem. Un šeit varētu būt ļoti nopietnas izmaiņas, domājot par skolām. Ja mēs pēc būtības sāksim raudzīties, kuras izglītības iestādes ir sekmīgākās un veiksmīgākās audzināšanas jautājumos. Vēl vairāk, ja mēs tiešām sāksim lūkoties no 5 skatu punktiem, ko sevī ietver izglītība, tad tas, ko mēs ieraudzīsim, cik kvalitatīvi strādā katra no izglītības iestādēm, būs ļoti atšķirīgs rezultāts. Tajos mirkļos, kad es dzirdu pārmetumus mazajām Latvijas lauku skolām, manī kaut kas mazliet otrādi sagriežas, ja tā drīkstu teikt. Un nevis tāpēc, ka es būtu piekritējis vai noliedzējis mazajām lauku skolām, bet es varu viennozīmīgi pateikt, ka šobrīd gadiem, esot pie jums, kolēģi, visdažādākajās Latvijas izglītības iestādēs, es varu pateikt, ka ja mēs nemērīsim vairs Latvijas skolu izglītības kvalitāti pēc intelektuālās attīstības prizmas, mēs ieraudzīsim pilnīgi citu kvalitātes skatu punktu. Mēs ieraudzīsim to, ka vienas no kvalitatīvākajām izglītības iestādēm pēc būtības ir mazās lauku skolas. Mēs ieraudzīsim, ka tās pēc būtības veido cita veida cilvēku un personību, kur ir vajadzīga šajā laikā. Protams, nav iespējams noliekt, ka ir daudzas lielas skolas, kuras dara tieši to pašu. Tomēr izglītība kā koncepts, liels koncepts, skaidri pasaka, ka intelektuālā attīstība ir tikai viena daļa no visa, ko mums ir jāattīsta. Un tajos brīžos, kad mēs vēlēsimies teikt, ka tikai intelektuālā attīstība ir svarīga, es gribētu lūgt atcerēties, ka mūsu bērni šodien visi vai vairāk un ļoti daudzi mums mēdz atgādināt, ka audzināšanas jautājumi ir tikpat svarīgi kā intelektuālās attīstības jautājumi. Jo tajā vidē, par kuru šeit runā gan uzņēmēji, gan visi pārējie cilvēki,
Es domāju, ka tur ir svarīgs arī cita veida cilvēks. Tāds, kurš ir godīgs, tāds, kurš ir ar pašiniciatīvu apveltīts, tāds, kurš ir līdzatbildīgs, tāds, kurš ir uz sadarbību vērsts. Un ar to vien un tikai mācību procesā un intelektuālajā attīstībā būs par maz. Otrais lielais koncepts, ar kuru mēs saskaramies izglītībā, ir bērnība. Redziet, mums ir pieņēmums, ka ir kāds laiks cilvēka dzīvē, kurš ir veltīts bērnam, viņa attīstībai, kuru mēs saucam par bērnību. Par bērnību ir runājuši daudzi teorētiķi, praktiķi, bet bērnības nozīmi nav iespējams nec pārvērtēt, nec samazināt. Domāju, ka lielākā daļa no jums lieliski zina, ka to, kāds bērns ienāk pie mums skolā, parasti, ja mēs ar skolu saprotam 1. klasi šobrīd, ļoti daudzējādā mērā un daudzējādā ziņā nosaka tas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir darījis bērnībā. Mēs nesākam no baltas lapas, bet mēs sākam no tās vietas, kur viņš ir ienācis pie mums. Un domājot par bērnību, un domājot par 7 lielajām idejām, mums ir jāatceras dažas būtiskas lietas. Bērniem nav jākļūst par maziem pieaugušajiem, kas ir viens no pieņēmumiem, ko mēs arvien vairāk mēģinām popularizēt, ka jo mazāks bērns, jo ātrāk ir jāiekļauj mācību procesā. Un savukārt, ja mēs gribam viņu pēc iespējas ātri iekļaut, tad mums ir jāatceras, ka mācīšanās process ir nevis, kā briti saka, cover, kas nozīmē izņemt vielu, bet mācīšanās process ir discover, kas nozīmē atklāt. Atklāt to, par ko tu mācies. Un tikai tad, ja mēs to varam ielikt par pamatu, mēs varam sākt domāt, kā patiesībā ļaut bērnam varbūt no mazākiem gadiem kļūt par atklājēju, lai viņam būtu prieks par to, ko viņš dara. Šodienas pētījumi ir salīdzinoši nežēlīgi, jo tie parāda kādu ļoti tipisku ainu. Tie atklāja to, ka bērnu intelektuālās spējas, ar kurām mēs visvairāk darbojamies izglītībā un skolā, ir tieši atkarīgs no tā, cik laimīgi bērni ir bijuši bērnībā. Bet ko nozīmē bērnam būt laimīgam bērnībā? Pirmkārt, tas nozīmē to, ka viņš ir spējis un varējis pietiekami daudz laika pavadīt kopā ar saviem vecākiem. Jo izrādās bērna laimes sajūta un līdz ar to arī intelektuālā attīstība ir ļoti daudzējādā ziņā atkarīga tieši no laika, ko viņš ir pavadījis kopā ar saviem vecākiem. Vai viņš ir spēlējis, nav spēlējis spēles ar saviem vecākiem? Vai vecāki ir vai nav lasījuši viņam priekšā grāmatas? Vai viņi ir gājuši vai nav gājuši kopīgās pastaigās? Un nevis pa lielveikaliem, bet svaigā gaisā. Mēs varam saukt daudzus dažādus iemeslus, kuru dēļ tas šodienas vidē nav iespējams. Bet ja tas nav iespējams, un jūs zināt, cik daudz šodien mūsu vecāki strādā, tad mums ir jārēķinās ar to, ka tas, kas līdz šim ir noticis bērnības laikā, pārceļas uz skolu, un atkal man nāksies piesaukt vārdu audzināšana. Līdz ar to audzināšanas process arvien vairāk kļūst par pedagogu uzdevumu. Un audzināšana sāk ieņemt lielāku vietu sabiedrībā nekā mācību saturs, lai arī kā kolēģi neteiktu šeit par intelektuālo attīstību. Visbeidzot, bērnības koncepts uzliek vēl vienu pienākumu izglītībā, un it īpaši skolā. Darbs ar vecākiem. Ja mēs atstājam sarunas ar vecākiem informatīvā līmenī, it īpaši vecāku sapulcēs, tad mums ir jārēķinās ar to, ka vecākiem nav pietiekamu zināšanu un pietiekamas izpratnes par bērna audzināšanas jautājumiem. Un šodienas vidē tam ir ļoti liela nozīme. Ja mēs spējam pārveidot gan tikšanās ar vecākiem, gan tās reizes, kad mēs patiesi runājam saturiski par dažādām lietām,
lai vecāki no tām spētu gūt nopietnas un sev derīgas atziņas par audzināšanas jautājumiem, tad tā patiesi ir viena lieta, ko mēs varam palīdzēt visi vecākiem šajā brīdī, šajā laikā. Trešā ideja – zināšanas un prasmes. Redziet, zināšanas, ar vārdiem zināšanas mēs saprotam kaut ko vērtīgu. Kā saprast, kas ir vērtīgs? Lai mēs varētu teikt, ka tas ir vērtīgs, mums ir jābūt iekšējai pārliecībai, ka mums to tiešām vajadzēs. Un šobrīd, 21. gadsimtā, ar vārdu zināšanas visvairāk saprot tā sinonīmu, kas ir vārds pieredze. Tātad mēs runājam par pieredzi. Bet, lai jūs varētu radīt zināšanas, es šobrīd visā Latvijā nepagurstoši saku, mācību procesā ir zelta trīnieks, bez kura nav iespējams radīt zināšanas. Pirmais – atmiņa. Ja mēs vēlamies tik ļoti attīstīt bērnu intelektu, tad visa pamats šajā brīdī būs bērnu atmiņas attīstīšana. Pedagoģijā raugoties ilgāku laiku posmu, domāju, ka esat pamanījuši, ka mums atmiņas jautājumi ir palikuši vienu brīdi novārtā. Šis ir kaut kas, par ko ir jādomā pēc būtības, kā bērniem attīstīt atmiņu. Bez atmiņas mēs esam kā uz plūstošām smiltīm. Mēs vienu dienu ar bērniem strādājam, bet nākamajā dienā mēs secināsim tikai vienu. Mēs varam sākt no jauna. Un tas arī ir tas, kas šodien pietiekami bieži notiek mūsu mācību procesā. Kā attīstīt atmiņu? Ļoti dažādi. Šodienas bērni ir kinestētiķi, un līdz ar to liela daļa no viņiem mācīsies tikai tad, ja mācību process būs praksē balstīts. Tas nozīmē atklāt. Ja viņiem būs jāklausās, ko stāsta pedagogs, viņiem atmiņā lietas nenostiprināsies. Bez atmiņas otrais no zelta trīnieka ir iztēle. Mācību procesā bērnam ir jāattīsta iztēle, lai viņš varētu radīt zināšanas, kas ir viņa pieredze. Ja jūs nevarat iztēlē redzēt lietas un procesus, tad jūs klausāties skolotāju, bet jūs nevarat saprast, ko viņš jums saka. Un tas, ko saka bērni, neko nesaprotu. Un tas, ko viņi jums mēdz teikt, man nav nec pilnībā attīstījusies atmiņa, nostiprinājusies, nec arī ir labi attīstīta iztēle. Jo es nevaru iztēlē izsaukt lietas un procesus, par kuriem jūs runājat, jo man to nav atmiņā. Līdz ar to, ja nav attīstīta atmiņa, iztēle attīstīsies minimāli. Visbeidzot, trešais no zelta trīnieka ir griba. Mēs esam kādu brīdi palaiduši garām iespēju pēc būtības attīstīt bērniem gribu. Bet gribas attīstīšana, kas nozīmē iekšēju spēju sevi kontrolēt un brīžiem piespiest darīt arī to, ko varbūt man nav vēlēšanās darīt, ir ļoti nopietnas uzdevums mācību procesā, bez kā zināšanas nav iespējams radīt. Ja mums nav veidu, kā attīstīt gribu, tad mēs vairāk vai mazāk tiekoties parasti runāsim par to, ka mūsu bērniem nav motivācijas lietas darīt. Un tad mēs sāksim runāt tūlīt par disciplīnas jautājumiem, par kuriem es parasti saku, pirms runāt par disciplīnu, mēģināsim saprast mūsu bērniem, ir vai nav attīstīta griba. Jo, ja mūsu bērniem nav attīstīta griba, tad ir sarežģīti vēlēties, lai viņi vēlētos mācīties. Gribas attīstīšanai ir tas ļoti nopietnais uzdevums radīt mācību procesu, kurā ir jāpārvar grūtības. Jo, ja mācību procesā visu skolotājs ielej ar karotīti mutē un pastāsta visu, tad nav iespējams pārliecināties, ka es varu izdarīt vairāk, nekā man šobrīd šķiet. Audzināšanas procesā tas nozīmē bieži vien aizstāt klasiskās ekskursijas, kurās mēs vienkārši izbraucam ar pārgājieniem. Tas nozīmē radīt bērniem šķēršļus, kuros viņi iepazīst viens otru un izprot sevi vairāk, kļūst gatavi paši darboties un uzņemties iniciatīvu darīt lietas. Un bez šī trīnieka, kolēģi, zināšanas neveidojas.
Prasmes, kuras palīdz veidoties zināšanām. Parasti mēs runājam par 8 pamat domāšanas prasmēm un 5 kompleksajām domāšanas prasmēm. Un šobrīd es tās tikai nosaukšu. Bet, ja tās nav iekļuvušas mācību procesā, un ja pedagogam nav saprotams, par ko īsti ir runa, tad šo lielo ideju, kas skar zināšanas un prasmes, ir sarežģīti attīstīt un pilnveidot. Un tā tad mēs runājam par prasmi salīdzināt, klasificēt, secināt, dedukcijas attīstīšanu, kļūdu analīzi, abstrahēšanas prasmi, pamatojuma veidošanu un izredžu analīžu. Izredžu un iespējamo nākamo izredžu, tagad kā lai pasaka, apjukās izredžu veidošana, tā teiksim, un scenāriju veidošana. Un 5 kompleksās domāšanas prasmes, kas ir lēmumu pieņemšana, kas ir problēma risināšana, eksperimentālā jautāšana, jaunizgudrojums un pētīšana. Es gribu mazliet tikai pie pēdējā apstāties un teikt, visdziļāko cieņu tiem cilvēkiem, kas mūsu valstī ir vadījuši pētniecības procesu, tomēr kaut kas Latvijā izglītības sistēmā ir būtiski jāmaina zinātniski pētniecisko darbu sistēmā. Vai nu tā ir jārestartē no nulles, vai arī tajā ir vajadzīgas tiešām reformas. Jo tāda, kāda tā ir šobrīd, to turpināt nav jēgas. Mēs atbaidām bērnus nākotnē no spējas un no intereses par pētniecību tikai tādēļ, ka mēs radām absolūti nepareizu vai absolūti citu priekšstatu par to, kas ir pētniecība. Un, protams, pa vidu vienmēr starp šiem pētnieciskajiem darbiem ir izcili pētnieciski darbi, bet veidojot šo procesu tā, kā tas šobrīd ir veidots, es ceru, ka jūs saprotat, ka ir sarežģīti iegūt to rezultātu, kuru mēs vēlamies, domājot gan par bērnu intelektuālo attīstību, gan arī par audzināšanas procesu. 4. lielā ideja ir mācību saturs un standarts. Redziet, mācību saturs un standarts ir lietas, kuras ir pieejamas visā pasaulē. Un mūsu pieņēmums parasti saistās ar to, ka mācību saturs un standarts atklāja to, kas bērnam patiesi ir jāapgūst, jeb jautājums, par kuriem mums ir jārunā. Mēs varam runāt par centralizētu standartu vai par decentralizētu standartu. Ir valstis, kurās izglītības sistēma ir ļoti decentralizēta, un pašvaldības nosaka, ko bērni mācīsies, bet ir daži kopīgi principi valsts mērogā. Un tad ir valstis, kur ir centralizēts standarts. Jebšu, tas ir līdzīgi kā Latvijā, kā jūs zināt, mēs visi strādājam pēc viena standarta. Standartam, es gribētu teikt, ir pārvērtēti, piešķirta pārāk liela loma. Jo kaut kādā brīdī standarts ir pārvērties par standartizēšanas instrumentu, kurš vienam pedagogam dod iespēju standartizēt, citam attīstīt patiesi bērnu personību. Es gribētu teikt, ka standartā pēc būtības ir svarīgi atrast svarīgākās lietas, bet jūs lieliski zināt, ka Latvijas izglītības sistēmas pārpludinātais standarts ar mācību saturu šobrīd nogalina ne tikai skolotājus, bet pakāpeniski starp 7 nāves idejām nogalina arī bērnus un viņu pašapziņu. Es ļoti ceru, ka jaunajā valsts izglītības satura centra projektā šis standarta saturs pēc būtības tiks samazināts un vēl tiks atstāta vieta katrā mācību priekšmetā, kur pedagogs pēc būtības varēs pats izlemt, kas šajā brīdī ir svarīgi bērniem, ar kuriem viņš strādā. Vismaz vienu tematu, kurā mēs varam paši kā pedagogi pateikt, kas šobrīd ir vajadzīgs, lai nav turpmāk jāklausās atziņa, es nevaru par to runāt, jo man nav vietas, man ir programma. Standarts ir lieta, kura ir uzraugāma kā instruments, vai uz kuru mēs varam raudzīties kā uz instrumentu. Bet ja tā pēkšņi pārvēršas par visiem dzīvi mokošu lietu, tad jūs saprotat, šis koncepts pēc savas būtības liek uzdot jautājumu, vai mūsu pieņēmumi par to, kādam ir jābūt standartam un kāda ir tā loma,
nav jāpārskata kādā brīdī. Vēl jo vairāk tas ir skatāms kontekstā ar to, ka kopumā formālās izglītības apmēri pasaulē ar vienu turpina samazināties, nevis gadu ziņā, bet satura ziņā. Mēs skaidri redzam vienu tendenci, kur šobrīd ir pasaulē. Formālās izglītības satura apjoms kļūst arvien mazāks un arvien vairāk pieaug interešu izglītības un neformālās izglītības loma. Tādējādi es varētu teikt, ka ir svarīgi paraudzīties, kas patiešām no satura konteksta ir jāmācās un par ko tiešām ir jāzina, un ko var atstāt gan interešu izglītības ziņā, gan arī neformālās izglītības ziņā. Vēl jau vairāk tādēļ, ka šodien neformālajā izglītībā iesaistās arvien vairāk un arvien lielāks cilvēku skaits. Nākamā lielā ideja. Jūs zināt to veco stāstu par pingvīniem, kas saspiežas kopā, kad viņiem ir augsti. Un nākamā lielā ideja ir atgriezeniskā saite un refleksija. Citiem vārdiem sakot, mūsu pieņēmumi, kas skar izglītību, saistās ar to, ka bērni, kas ir skolā, ir jāvērtē. Un jāvērtē šobrīd liekot tiem atzīmes. Es gribu teikt, ka diezin vai jums ir šaubas, ka vērtējums 5 pie jums skolā, pie viena pedagoga, nozīmē to pašu, ko vērtējums 5 pie cita pedagoga jūsu skolā. Un diezin vai jums, tiem, kas strādājat skolā, ir šaubas, ka vērtējums 6 jūsu skolā ir tas pats, kas vērtējums 6 citā Latvijas pusē. Un tad es gribu jautāt, sakiet, kolēģi, ko tad mums tās atzīmes parāda? Mūsu vecākiem tā šobrīd ir vieglāk, jo viņi tā zina. Mūsu sabiedrībai tā ir vieglāk. Jo viņiem ir tik patīkami saprast, ka ja ir 5, 6 vai 7, tad viss ir kārtībā vai nav kārtībā, atkarībā no tā, ko nu katrs no vecākiem vēlas. Bet ko tas atklāja? Sakiet, kas slēpjas zem 5 vienā gadījumā un kas slēpjas zem otra? Kā jūs varat zināt, ka tas bērns, kurš ir nopelnījis 10, ir patiesi pavadījis daudz laika gatavojoties, nevis izmantojis viņa intelektuālās spējas, kuras ir devusi daba, un viņam ir ieliktas šūpulī, bet viņa izaugsme ir bijusi 0 komats. Un turpretim ir kāds, kurš ir pavadījis dienām un naktīm mācoties. Un tad, kad viņš to ir pabeidzis, viņš diemžēl nav varējis vairāk nopelnīt par 4. Jo tāda ir realitāte. Viņa intelektuālā attīstība ir tik strauja, cik tā ir tajā konkrētajā brīdī. Es gribu teikt, ka ir pienācis laiks pārskatīt būtiski vērtēšanas principus. Jo par nozīmīgāko vērtēšanu ir uzskatāma formatīvā vērtēšana, kas arī ir atgriezeniskā saite. Un mācību process ir jābūvē nepārtrauktā atgriezeniskajā saitē, kurā bērni saņem no pedagoga skaidras norādes par to, kā mācīties, ko mācīties, kā viņš vēl var pilnveidoties, un kurā viņi paši viens otram dod šo iespēju saprast, cik tālu kurš no viņiem ir ticis. Un tieši šī bērnu savstarpēja atgriezeniskā saite, ko viņi sniedz viens otram, ir kaut kas, kas ir mūsu lielais izaicinājums, ka nevis tikai no pedagoga puses skan vērtējums, bet ka bērni paši mācās viens otru vērtēt. Un tas nevienmēr nozīmē tieši pašvērtējumu, bet arī otra bērna sniegtu vērtējumu. Vēl vairāk, atgriezeniskā saite un refleksija ir tas, kas mums ļauj izaugt arī mums kā pedagogiem. Un ja mēs domājam par to kā par izglītības fenomenu, tad ir jāsaka viennozīmīgi, atgriezeniskā saite ir kaut kas, kas ir ļoti nepieciešams pedagogiem. Un ir ļoti svarīgi, ka pedagogu profesionālā izaugsme skolas vidē ir balstīta arī profesionāli sniegtā atgriezeniskajā saitē, ko viņi saņem no saviem kolēģiem, no profesionāļiem. Tas noved pie dažiem izaicinājumiem. Es esmu sastapies šobrīd ar izglītības iestādēm, kur vecāki ir kļuvuši par vadītājiem skolā, kur skolotājs tiek izsaukts
uz deķa, ja drīkst teikt, un vienkārši tiek sabārts par to, ko viņš dara. Un es esmu sastapies šobrīd ar izglītības iestādēm Latvijā, kurās ir arī pretējs process, kur direktors izsauc uz deķa vecākus un sabar viņus. Viss ir Latvijā. Bet es domāju, ka neviens ne otrs variants nav tas, ko mēs vēlamies. Jo profesionāli sniegt atgriezeniskā saite nozīmē, ka mēs runājam par profesionālām lietām. Bet, lai mēs varētu sniegt profesionālu atgriezenisko saiti, ir vēl kāds izaicinājums Latvijas pedagogu vidē. Ilgstoši mēs esam saņēmuši dažādu veidu pārmetumus par savu darbu kvalitāti. Un tas kopā ar dažādiem citiem izaicinājumiem ir novedis pie tā, ka Latvijas vidē pedagogiem ir zema pašapziņa. Jo mēs baidāmies kļūdīties. Jo mums vienmēr ir kāds soģis blakus, kuram būs pareizais viedoklis par kaut ko. Ja mēs baidāmies kļūdīties, jūs saprotat, iegūt jaunus rezultātus ir sarežģīti. Bet, lai mēs varētu viens ar otru sadarboties, mums nav jābaidās sadarboties un dzirdēt katram otra viedokli, bet mums ir jāmācās profesionāli runāt par lietām, kuras mēs darām. Un šis ir kaut kas, kas ir patiesi saistāms ar vēl citu lietu, ar metodiskā darba kvalitāti izglītībā. Ja mēs paraugāmies uz metodiskā darba kvalitāti šobrīd, tad es gribētu teikt, ka te ir daudz izaicinājumu. Līdz šim mēs esam krāmējuši daudz papīru kaudzītē, kā jūs zināt, lai apliecinātu savu metodiskā darba kvalitāti. Paldies šobrīd visiem tiem, kas atbild par procesu, bet turpmāk centrā ir nokļuvusi mācību stunda. 8 vērotas mācību stundas, kuras atklāja katra pedagoga tiešām kvalitāti. Paldies tiem par to. Bet šeit apakšā slēpjas vēl dažas lietas. Lai to varētu patiesi iegūt kā kvalitatīvu procesu, šo mācību stundu, ir ļoti svarīgi, ka mēs mākam sadarboties 2, 3 un arī visa skola kopā. Un ka tajos brīžos, kad mēs satiksimies gan savās metodiskajās komisijās, gan arī cita veida sanāksmēs, mēs spēsim nodalīt cilvēka personību no profesionālās darbības. Tā ir būtiska atslēga, lai izglītības process Latvijā sāktu pilnveidoties. Ja mums būs sajūta, ka tad, kad kolēģis runā par profesionālo darbību, viņš mēģina apšaubīt mūsu personības kvalitātes, tad tālākā atgriezeniskā saite mūs turpina ievainot, nevis patiesi spēj sniegt to, ko tai vajadzētu sniegt. Pie tam mums ir svarīgi atcerēties, ka nav pareiza profesionālā skatījuma vai nepareiza profesionālā skatījuma, bet ir 2 dažādi profesionālie skatījumi, kur nopietnas profesionālas sarunas laikā var iegūt citas atziņas katra no pusēm. Un tas ir kaut kas, ko ir ļoti svarīgi atcerēties, domājot tieši par atgriezenisko saiti un par refleksiju. Sestā ideja. Pedagoga personība. Redziet, jūs, kas esat strādājuši ilgus gadus izglītības sistēmā, jūs lieliski zināt, ka jūs varat ielaist vienā un tajā pašā klasē 2 dažādus pedagogus, kuri darīs vienu un to pašu, un tomēr rezultāts var būt atšķirīgs. Pie viena bērni tieksies, no cita bērni gribēs bēgt. Un tas nav saistīts ar to, cik skarbs vai mīļš ir kāds no šiem cilvēkiem, bet tas ir saistīts ar viņa personības starojumu, ar to, kāds ir šis cilvēks, kuru mēs saucam par pedagogu vai par skolotāju, kāds ir viņa personības starojums. Vai tad, kad viņš nāk klasē, viņš vēlas patiesi dot labāko, un vai viņam ir spēks dot patiesi labāko? Vai arī viņam nav spēka, un viņam rūpju māktam kaut kādos brīžos ir jāizņem viela, nevis jārada process, kurā var atklāt. Šī brīža lielākā izglītības autoritāte, kas ir pasaulē, Jaunzēlandes profesors Džons Hetijs, viennozīmīgi saka, ka augstas gaidas attiecībā pret skolēniem ir galvenā
panākuma atslēga, lai bērni izglītībā sasniegtu maksimāli iespējamo rezultātu. Jūs saprotat, ka augstas gaidas attiecībā pret skolēniem nav kaut kas, par ko mēs tikai mutiski sakām, es ticu tev. Tas ir kaut kas, ko bērni sajūt tīri emocionāli. Vai es ticu viņa spējām sasniegt to rezultātu vai nē. Un pozitīvai pārliecībai par bērnu spējām mācīties ir ļoti liela nozīme. Ja mēs bērnu priekšā sakām, jā, tu to vari, bet nokļūstot skolotāja istabā, teiksim, ko viņš var, viņš jau ir savu robežu sasniedzis. Kolēģi, viņiem nav iespējams pārprast, viņi jutīs. Jūs arī jūtat, ko par jums domā citi cilvēki, un arī bērni jūt. Ja man nav ticības konkrētajiem bērniem, ka viņi var sasniegt to rezultātu, kurš viņiem ir vajadzīgs, tad man ir rūpīgi jājautā, vai man vēl ir jāiet kabinetā, vai man ir jāiet vēl strādāt ar šiem bērniem, vai varbūt man ir vajadzīgs laiks, lai es varētu sakārtot sevi tā, lai es varu dot šiem bērniem pārliecību, ka viņi varēs to izdarīt. Un šis pats Džons Hetijs ļoti precīzi iezīmē otro atslēgu, kur skaidri redzams, ka nevis bērna intelektuālajiem potenciālam ir vislielākā nozīme mācību procesā, bet pedagogu savstarpējai sadarbībai. Ir skaidri norādījis, ka pedagogu prasme sadarboties mācību procesā un nodot vienam priekš otra informāciju par to, ko viņi profesionāli ir izdarījuši, kā viņi ir strādājuši, ir daudz lielāka nozīme par jebkādu intelektuālo potenciālu, kurš piemīt pašam bērnam. Lūk, varētu teikt, ka, lai ko mēs vēlētos darīt, ja mums nav pedagogs, kurš ir ar deksmi darīt lietas, un te nav nozīmes, kolēģi, cik viņam ir gadu. Jo jūs lieliski zināt, ka jums, kas ir strādājuši daudz no jums, 10, 20, 30 un vēl vairāk gadus, jums mēdz piemist tieši šī pārliecība par to, ka bērni var paveikt to, ko viņi dara. Un reizēm ir pavisam jauns cilvēks, kurš ienāk skolā, un viņam nav šīs pārliecības. Šeit nav nozīme gadiem, šeit ir nozīme mums, mūsu pedagoga personībai. Un tam, cik mēs esam gatavi to darīt. Visbeidzot, 7. lielā ideja, kas šobrīd izskanēs no pasaules, ir skolas organizācijas kultūra un skolas līderība. Redziet, mēs varam mēģināt ieviest jaunu mācību saturu, jaunu standartu, mēs pat varam nolikt jaunus pedagogus. Bet domāju, ka jūs skaidri redzat, ka skolas organizācijas kultūra ir kaut kas, kas var nogalināt jebko vai arī pacelt debesu augstumos. Kas ir tā kultūra? Pamats šai skolas organizācijas kultūrai ir skolas vērtību sistēma, iekšējā vērtību sistēma. To mēs parasti varam pamanīt dažādos veidos. Vai nu pedagogi un kolektīvs to ir definējuši, kas ir viņu kopīgās vērtības, vai arī nav definējuši, bet bērni to zina arī tad, ja to pedagogi nav pateikuši, kas ir viņu vērtības. Bērni to ļoti skaidri pamana, ejot no kabineta uz kabinetu, ejot no viena pedagoga pie otra, un viņi lieliski zina, pie viena pedagoga vērtība ir tas, pie otra ir kaut kas cits. Un ja jums ir tik ļoti svarīgi mājas darbi, viņi nekad, tā teikt, vai mēģinās pēc iespējas bieži to izdarīt un izpildīt. Ja jums būs svarīgs kaut kas cits, viņi to pamanīs. Bet skolas līderība ļoti vienkārši. Ja jūsu priekšā ir cilvēks, kuram jūs gribat kopīgi sekot un darīt, un kas ir vēl svarīgāk, ja šis cilvēks uzskata, ka katram pedagogam ir jābūt vadītājam, tam, kurš vada šo skolu, un kopā daudz vadītāju ir šai skolā, tikai tad šī skolas organizācijas kultūra mainās pēc būtības. Un tas ir liels izaicinājums arī Latvijas izglītības sistēmā. Jo esošā normatīvā bāze pasaka, ka vienīgais atbildīgais par visu, kas notiek skolā, ir direktors. Un tas ir kaut kas, ko es varu šodien skaļi pateikt. Tā ir absolūta pretruna ar tendencēm, kas notiek sabiedrībā, ar tendencēm, kas notiek uzņēmējdarbībā, ar tendencēm, kas būs nākotnē. Skolas direktors nav amats, bet prasme radīt jaunu pieredzi cilvēku kolektīvam, kurš ir skolā.
Tev var būt 1000 zīmogi, tu viņus var spiest sev uz pieres, uz papīra un vēl visās pārējās vietās. Bet ja cilvēkiem nav vēlēšanās ar tevi kopā piedzīvot jaunas atziņas, spied vien laimīgs tālāk. Līdz ar to arī skolas organizācijas kultūra nemainās, un jūs varat nest kādas pārmaiņas jūs vēlaties izglītības iestādēs. Tās vai nu neiesakņojas tur, vai arī ir tikai daži elementi no tiem. Un tieši tāpēc es otrajā daļā, kas būs daudz īsāk, parādīšu tos 7 principus vai 7 lielajām idejām, lai teiktu, nav tā, ka mēs esam nabagi un ka mums nav savas lielās idejas Latvijā. Mums tās te ir. Un šīs lielās idejas ir mazliet pēc citiem principiem nekā pasaulē. Es mēģināju atrast, kas Latvijā pēc būtības ir ietekmējis izglītības procesu. Un kas ir bijuši tie spēlētāji, kuriem pateicoties, mēs jau esam tik daudz ko mainījuši savā ikdienas procesā. Un tad ir jautājums, kāpēc kaut kas ir iesakņojies vai nav iesakņojies tieši tajās izglītības iestādēs, kurās jūs strādājat. Pirmais. Latvijai vēsturiski vienmēr ir bijusi svarīga vides izglītība. Mums ir ļoti plaša vides izglītības pieredze. Un vides izglītības pieredze ir gandrīz katrā skolā. Jūs atceraties 90. gadu sākums, 80. gadu beigas, bērnu videsskola sāk savu darbu. Plaši Latvijā un turpina joprojām strādāt. Tā ir institūcija, kura patiesi ir devusi ļoti daudz Latvijā. Un kura turpina nepagurstoši tās entuziastu vadībā darīt visdažādākās lietas, lai mācību process būtu pilnvērtīgs. Baltijas jūras projekts. Es domāju, ka Latvijā ir ļoti daudzas izglītības iestādes, kuras tūlīt atpazīst, par ko es runāju. Es domāju, ka cilvēks, kas visu laiku ir bijis šī procesa pamatā, un es domāju Velgu Kaksi, kur jūs pazīstat tie, kas ir ar Baltijas jūras projektu saistīti. Jūs lieliski zināt, cik daudz viņi ir investējis no sevis, lai atklātu faktiski šo vides pieredzi caur Baltijas jūras projektu. Un šeit nav nekas, kas būtu ārpus kompetenču pieejas. Tā jau arī ir tā daļa, kura mums ir vajadzīga kompetenču pieejā. Prasme pētīt, pētīt vidi, atklāt. Lūk, kolēģi, te viņa arī ir. Lūdzu, lieciet kopā visu savu skolu pieredzi ceļā uz to, par ko mēs runājam. Tas ir vajadzīgs, un vides izglītība nav tikai bioloģijas uzdevums. Vides izglītība ir katra mācību priekšmetu uzdevums. Tas nozīmē mācīties dabā, mācīties dzīvot saskaņā ar dabu un mācīties no ikvienas situācijas, kurā mēs esam. Otrā ideja. Es to saukšu par pārmaiņas izglītībā, kuras ir inicējušas visdažādākās starptautiskās institūcijas Latvijā. Man liekas, ka būs sarežģīti atrast reģionu, kurā nebūs skolas, kas ir sadarbojušās ar ANO institūcijām 90. gados, ar apvienoto nāciju organizācijas institūcijām vai šobrīd. Tie ir visdažādākie projekti. ANO attīstības programma piedāvāja tajā laikā ikgadējas konferences bērniem. Pasaules veselības organizācijas veselību veicinošo skolu projekts piedāvāja iespēju domāt par veselīgu dzīvesveidu. Domāju, ka jūs atceraties arī UNICEF draugu klubus, kuri lūdza domāt par dažādām lietām, kas ir saistītas tieši ar bērniem. Visticamāk, jūs labi atceraties arī starptautiskās migrācijas organizācijas dažādas aktivitātes. Es varu saukt arī sev tik ļoti tuvo UNESCO asociēto skolu projektu, kurš turpina aktīvi strādāt, un katrā reģionā ir pieredzes. Šīs ir organizācijas, kuras ir ienesušas mūsu mācību saturā jautājumus, kas skar gan atkarības izraisošās vielas, gan jautājumus, kas skar demokrātijas tematus, gan jautājumus, kuri skar tiešā veidā vai pārnestā nozīmē, arī tādus tematus kā kultūras mantojums, pasaules kultūras mantojums un cilvēku loma tā visa nodrošināšanā. Bet šie ir tie saturiskie temati, kas parādās kompetenču pieejā, kolēģi.
Tie ir tie tematiskie loki. Tad, ja mēs esam to darījuši, tad ir mirklis meklēt un par tiem atkal sākt runāt. Meklēt to savu skolas pieredzi, jo neba jau kaut kas mainās tikai tad, kad mēs uz to paraugāmies kā uz projektu, bet kad mēs to ieraugām kā dabisku mūsu dzīves sastāvdaļu, kura ir palikusi. Un droši vien, ka ir lietas, kuras jūsu skolas vidē ir saglabājušās, un jūs vairs centās nesaistāt ar šīm organizācijām. Jā, pēdējā laikā mēs ļoti daudz dzirdam un redzam no Eiropas organizācijām, kuras mums dod dažādu pieredzi. Bet starptautiskās institūcijas, un tā skaitā Pasaules banka, ko es vēl neesmu pieminējis. Kā jūs zinat, Pasaules bankas projekti izglītībā bija tie, kuru rezultātā mēs ieguvām gan jauno standartu, kā mēs toreiz teicām 2004. gadā, gan arī kvalitātes vērtēšanas sistēmas, un pasakiet vēl, ka tām nav tieša liela ietekme uz to, ko mēs darām. Šīs idejas, ar kurām mēs sastopamies šobrīd mūsu izglītības sistēmā, iekļaujoša izglītība, miera kultūra, kuras ir tieši klātesošas mūsu ikdienas darbā, ir daļa no tā, kā ir mainījusies izglītības sistēma. Trešā. Latvijā ir ļoti stabils un plašs nevalstisko organizāciju loks, kas strādā izglītībā. Vispirms tās ir visu veidu izglītības iestādes, kuras strādā kā biedrības, kur ir apvienojušies entuziasti, kuri faktiski kā laboratorijas strādā, lai piedāvātu jaunas idejas visiem tiem, kas ir gatavi tās pārņemt. Tās ir alternatīvās skolas ļoti lielā mērā. Tad jūs zinat, ka mums ir lielas valsts mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras nes visdažādākās idejas un pienesumu mums, mūsu ikdienā. Es nosaukšu dažas. Izglītības attīstības centrs. Domāju, ka ir daudz institūciju, kuras to atpazīst, par ko es runāju. Skolas zina. Globālā izglītība. Lasīt, rakstīt prasme, kritiskai domāšanai. Šeit ir jāpaskatās, ka pirms izglītības attīstības centra izglītības sektorā pēc būtības palīdzēja mainīties un arī veidot dažādas lietas Soros fonds Latvijā. Lai kā kādam politiķim tas šķistu slikti, es gribētu šodien skaļi pateikt, ja ne tajā laikā Soros fonds Latvija, tad, diemžēl, tajā laikā Ciems pie jūras nebija tas, kurš deva naudu izglītībai. Un ir vēlams, lai mēs to saprastu, ka pateicoties dažādām šīm iespējām, kas mums ir bijušas, mūsu izglītības sistēma ir varējusi attīstīties. Jo tajā laikā viņi bija līderi un viņi palīdzēja daudziem no mums augt. Es nenosaucu vēl, šeit ir daudzas dažādas, kā jūs zinat. Radošuma pils, kur parādījās ar domu par domāšanas procesu attīstīšanu. Iespējamā misija, kura nāca par domu, ka mums ir līderība, skolotāja profesijai ir savs prestižs. Un redzat, jūs varat tūlīt ieraudzīt, cik daudz pārmaiņu mēs kopumā esam piedzīvojuši. Jau izglītībā, kuras tiešā veidā saskan ar lielajām idejām un kuras visas ir vajadzīgas kompetenču pieejā. Bez tām nav iespējams strādāt. Nākamais lielais bloks saistās ar tehnoloģijām. Jūs zināt, mums izglītībā šobrīd tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme, tāpat kā dzīvē kopumā. E-klase. Viens tipisks piemērs. Sakiet, tas ir mainījis mūsu dzīvi vai nav? Diezgan kardināli. Nākamais. Edurio. Ir mainījusies mūsu dzīve vai nav? Uzdevumi LV, kas atrodas šeit aiz durvīm. Lielvārds. Mums piedāvā dažāda veida tehnoloģijas. Microsoft skolu tīkls. Jūs saprotat, mums ir uz kā atspērties un ko darīt. Šis ir jautājums atkal par mūsu gatavību reflektēt un domāt un redzēt to, ka šī ir tā pieredze, kas atkal šeit, tagad un šajā brīdī mums ir tiešām vajadzīga. Un visa ir jāapvieno kopā no visiem pedagogiem, kas ir skolā, lai mēs varam turpināt strādāt tieši šobrīd un tieši tagad. Vai jūs redzat šo atziņu? Izglītība ir vērtība. To savulaik ienesa Zanes Oliņas vadībā iespējamā misija. Kāpēc es atļaujos mazliet izcelt šo atziņu? Es zinu, ka iespējamā misija, lai kā es teiktu, ir pretrunīgi vērtēta iniciatīva Latvijā. Es noteikti esmu tās atbalstītājs.
Es zinu šo pretrunīgu skatījumu, kas eksistē, bet man nav iespējams noliekt to, ka pateicoties šai iniciatīvai, izglītība Latvijā ir pacelta tādos augstumos, un skolotāja profesijas prestižs vēl tā skaitā ir uzrunāts temats daudz vairāk, nekā tas ir bijis līdz šim, bet ir vēl kaut kas. Pateicoties šīs institūcijas darbam, mums ir parādījusies ideja par direktoru klubiem, par mentoriem, tā skaitā, kā ļoti svarīgu posmu. Lai gan mentorings nevarētu teikt, ka būtu bijusi jauna ideja, tā ir bijusi Latvijā klātesoša visu laiku. Bet tas, kas šobrīd parādās un kompetenci pieejā, tas būs ļoti svarīgi domāt arī par tādiem jautājumiem, kā mācīšanās grupas pedagogiem, kuras bija Ingas Pāvuls un šo kolēģu idejas tajā laikā, ar kurām viņi nāca, un kuras šobrīd Inga no savas puses ir nostiprinājusi Ventspilī, jo īpaši strādājot ar kolēģiem. Tās ir lietas, kuras ir pārņemamas, ar kurām varam strādāt. Un vēl viena lieta ienāca – pedagogu profesionālās supervīzijas. Tas ir kaut kas, ko ienes, jo pedagoga darbs ir tik intensīvs brīžiem, ka es gribu šobrīd skaļi teikt, ja nu mums ir arotbiedrības, tad esiet lūdzu tik laipni un pieprasiet pedagogiem apmaksātas supervīzijas profesionālās. Jo mums ir vajadzīga vieta, kas nav skolotāja istaba, kur profesionāli risināt savus jautājumus, kur satikties bieži vien savstarpēji nepazīstamiem cilvēkiem un kur to darīt. Kā tas mainās? Tas mainās praksē, ja jūs to varat ieraudzīt, kad pedagogi sāk to darīt. Protams, daudz pārmaiņu, kolēģi, bet tāpat laikā jūs saprotat, tas viss ir iznests uz mūsu pleciem, uz jūsu pleciem. Diez vai Latvijas lielā ideja var būt, ja mēs nerunājam par pedagogiem. Tāpēc, ka Latvijas pedagogi, jūs dzirdējāt, cik es nosaucu, cik es pieminēju reformu, pārmaiņu, ideju, kuras ir šeit bijušas. Ja nav jūsu, kas ir gatavi to darīt, tad jūs saprotat, ir sarežģīti iet tālāk. Bet ja jūs paskatāties uz to, kas notiek Latvijas izglītības sistēmā, tad jūs lieliski zināt, ka vēl 5-10 gadi, un mēs būsim ļoti interesantā situācijā. Mēs būsim situācijā, kur esošais pedagogu kopums varēs pensionēties. Un šobrīd es varu vērsties pie visas sabiedrības, izmantojot vēl tā skaitā tiešsaistes režīmu un jautāt, ja mēs turpināsim raudzīties uz pedagogiem ar tādām acīm, kā to mēs esam darījuši kādu laiku, un ja mēs turpināsim apšaubīt viņu profesionalitāti un lieksim viņiem iespējas kļūdīties, tad sakiet, kas nāks un kas būs tie, kas to darīs tālāk skolā pēc 5-10 gadiem. Vai jūs redzat, kolēģi, tos savus jaunos kolēģus, kuri ir gatavi pēc 5-10 gadiem parādīties skolā un sākt strādāt jūsu vietā? Vai jūs viņus redzat? Un vai jūs redzat, ka šie kolēģi tiek sagatavoti augstākajā izglītībā? Viņi tiek sagatavoti, bet vai viņi būs gatavi tam, kas viņiem būs jādara? Un ko es šodien gribu teikt? Es gribu teikt, ka patiesā reformu vieta ir augstākā izglītība. Ar laipnu ziņu pagriezīsimies varbūt beidzot pret turieni. Pret vietu, kur ir profesūra, kura uzskata, kur ir bijusi liela autoritāte mums ilgus gadus, kur uzskata, ka mums ir jāsagatavo, lai viņi var tālāk kaut ko darīt. Es gribu teikt, ir pienācis laiks kolēģi augstskolās pašiem sagatavot sev to, ko jums vajag. Un Latvijai tai skaitā, es gribu teikt, ka tik, cik ir reformēta Latvijas izglītības sistēma formālajā izglītībā, tik nav neviena augstākās izglītības iestāde reformēta. Gadiem klausoties pārmetums par to, ka vidējā izglītība nesagatavo kaut ko, es gribētu jautāt, ko tad sagatavo augstākā izglītība, ja mums ir tik daudz bezdarbnieku? Kuri pēc augstākās izglītības beigšanas nav spējīgi saprast, ko darīt tālāk. Un tas ir kaut kas, ko es gribētu šobrīd tiešām pavērsties augstākās izglītības virzienā un teikt,
reformām ir arī tur vieta un nopietnām reformām. Ja mēs paskatāmies nākotnē, tad es šobrīd ļoti skaidri gribu teikt, ka nākotne un nākotnes tendences nākamo 20 gadu laikā skaidri pasaka, ka formālās izglītības apjoms samazināsies, pieaugs neformālās izglītības loma un darba vidē balstītu mācību uzdevums un mācekļu pratība. Tās ir būtiskas tendences, kuras mēs šodien redzam. Līdz ar to mums ir jādomā, kā stiprināt gan profesionālā izglītība, gan iespējams ir jāpārskata pieeja par to, ko ir jādara vidējās izglītības līmenī, kādā veidā tas ir darāms. Bet tie ir nopietni sarunu jautājumi, par kuriem ir jādomā. Un šeit apakšā ir svarīga visu cilvēku sadarbība, kvalitatīva sadarbība. Visbeidzot, es atgriezīšos vēl mazliet šeit, būtu grēks nepieminēt to un tās pārmaiņas, ar kurām mēs esam saskārušies arī pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijai. Jūs lieliski zināt, ka ir bijis bilingvālās izglītības projekts, ir bijis dabas zinību projekts, un tie visi ir devuši noteiktas lietas mūsu Latvijas izglītības sistēmai. Un tās ir izmantojamas lietas. Pedagogu, profesionālās kvalitātes vērtēšana, tā skaitā. Tās ietekmē to, ko mēs darām. Un šeit ir ļoti svarīgi atcerēties, ka, ja mēs tagad nonākam pie kompetenču pieejas izglītībā, tad kompetenču pieeja izglītībā ir tie 3 atslēgas vārdi, par kuriem es esmu visvairāk arī šodien runājis. Pirmais – sadarbība. Savstarpēja sadarbība visiem, visos veidos. Ja nav iespējams sadarboties un beigt pārmest vienam priekš otru, ko es arī pirms brīža izdarīju, tad es gribu teikt, ka mums būs grūti virzīties uz priekšu. Mums ir jānoliek malā savstarpējie pārmetumi un jāsēžas pie viena galda, bet jāsāk ar skolotājiem, kuri savstarpēji sāk sadarboties. Otrais – līdzatbildība. Ir jābeidz gaidīt, ka gan projekts, gan Izglītības un zinātnes ministrija mums piedāvās recepti, kas ir kompetenču pieeja izglītībā. Tas būs to skolu darbs un to rezultāts. Un nevis gaidīsim, kad viņi mums iedos kaut ko, bet piedāvāsim viņiem savu skatījumu. Ja mēs esam to gatavi darīt, ja nē, gaidīsim tālāk. Saprotiet, neviens nevar radīt rezultātu no nekā. Projekts pats nav pats par sevi, kā jūs saprotat. Tam ir jāpalīdz. Tam ir jāpalīdz, un mums ir jāļauj tiem cilvēkiem strādāt, kas tur strādā, nevis jāturpina šaubīties par to, vai viņi to izdarīs vai nē. Tie ir tie cilvēki, kas līdz šim ir vadījuši ar izglītības procesu. Kāpēc es to jo īpaši saku? Pirms vairāk kā 10 gadiem vadot pasaules darba grupu par izglītības kvalitātes jautājumiem, UNESCO ietvarā. Es saskāros ar kādu fenomenu, par kuru es šodien varu teikt īsi un skaidri. Mēs mēģinājām vienoties, kas ir kvalitatīva izglītība. Jūs saprotat, nav laikam izdevies. Bet kāpēc nav izdevies? Tāpēc, ka redziet, tad, kad mēs runājam gan par kompetenču pieeju izglītībā, gan par citām lietām, ir jāsaprot, ka mēs runājam no dažādiem skatu punktiem. Mēs varam uz to raudzīties no akadēmiskās vides pieejas puses. Ko saka profesūra? Kas ir kompetenču pieeja izglītībā? Mēs varam uz to raudzīties no starptautisko organizāciju skatu punkta un teikt, kompetenču pieeja izglītībā ir tas. Mēs varam raudzīties uz to arī no nacionālā skatu punkta, un projektam tas ir jānodefinē, kas ir kompetenču pieeja izglītībā Latvijā. Bet kopumā pasaulē tie ir tie 3 atslēgas vārdi – sadarbība, līdzatbildība un pašiniciatīva. Un tā ir personalizēta mācību procesa esamība, kas nozīmē, ka mācību procesā katrs bērns pats veido un attīsta savu kompetenci. Tas nozīmē, ka viņš pats rada savas zināšanas, pats attīsta savas prasmes, pats veido savas iemaņas
un pats veido savu attieksmi tajā vidē, tajā vietā, kurā mēs esam visi kopā. Un tas, ko mēs tur šobrīd redzam, mēs visi kopā redzam, kāds izskatās kabinets, kurā to var darīt un dara šobrīd jau visur pasaulē. Jūs redzat, cik daudz mums ir pārmaiņu priekšā? Jo tas ir labs jautājums, kad mēs atveram mūsu kabineta durvis, ko mēs tur varam ieraudzīt. Un droši vien katrs gadījums ir individuāls. Kolēģi, lai mums veicas kompetenču pieejā izglītībā, kas var kļūt par 7. lielo ideju Latvijā, ja mēs visi to darīsim kopā. Paldies! Paldies par, Rolanda, vienmēr veselīgi kritisko skatījumu. Es saprotu, ka lekcijas laiks jau ir beidzies, un es ticu, ka jūs esat izsalkuši, bet vienīgais, ko jūs pašlaik nokavēsiet, ir rindas pie pusdienu galdiem. Līdz ar to es nevaru jums liekt iespēju uzdot kādu jautājumu, un noteikti, ja zālē tāda ir, tad gribu redzēt rokas. Vai jūs vēl esat pārdomās, līdzīgi kā es? Jo vismaz tas, ko es konstatēju klausoties tevi, ir tā, man šķiet ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē vēl joprojām lielākā problēma, kāpēc tās reformas varbūt tās nevienmēr izdodās, ir, ka mēs ļoti bieži jaucam vārdus domāt un zināt. Un kamēr pat reizē pat vienā skolā, man liekas, viņi tiek jaukti un pat vienā kabinetā. Un kamēr mēs īsti nesapratīsim, ko tad mēs audzinam, un es klausoties tevi atradu vienu Martina Luther Kinga citātu par to, ka izglītības būtība ir iemācīt domāt intensīvi un domāt kritiski. Inteliģence un raksturs, tas ir patiesais izglītības mērķis. Un tas, manuprāt, varētu būt arī tāds kopsavilkums no tavām 7 lielajām idejām. Paldies arī par jūsu inteliģenci un raksturu.